Gadījumā, ko es no tevis vēl varu pateikt, ka es pati neesmu beigusi žurnālists, un godīgi sakot, žurnālistiem ir tā, ka viņam gandrīz vēl labāk ir pabeigt vai nu filologus, vai nu svešvalodu fakultāti, ja tu gribi veidot ārzemju ziņas, vai nu politologus, ja tu gribi veidot politiskās ziņas, vai nu ekonomikas, ja tu gribi veidot ekonomikas ziņas, ja? Jo es, protams, nesaku neiet uz žurnālistiem, tas ir ļoti interesanti. Bet žurnālistikā māca, teiksim tā, visu pa drusciņai, ja? Tad jūs varat būt labs reportieris beidzot žurnālistiku, jo jums ir tāds plašāks priekšstats par visu lauku, bet ja ir vēlme specializēties, ja interesē žurnālistiku un ir vēlme specializēties kaut kur konkrēti, es tomēr ieteiktu iet uz tomēr tieši šo specializāciju. Tas nozīmē, ka tad žurnālistiku es pat vispār varu nemācīties, var iet tikai šīs politoloģija vai... Nē, protams, jo es kā jau teicu, žurnālists patiesībā ir jābūt zināmam talantam, ir jābūt sabiedriskam, ir jābūt komunikablam cilvēkam, ja? Tas, ka jūs beigsiet vienkārši žurnālistikas fakultāti, nevienā brīdī nenozīmē, ka jūs tagad būsiet labs žurnālists, ja? Tam ir arī, tas arī ir zināmā mērā talants. Gluži tāpat kā visās citās profesijās. Es bišķi papildināšu. Kad es strādāju SVH, tad mums bija konkurss reportieriem. Reportieris mums bija tādā izpratnē cilvēks ar tādu interesantu kasti, kas atrodas kaut kur pilsētā un uz ziņām konkrētā brīdī viņš no pilsētas pieslēdz. Vai kur Latvijā. Un mums bija izsludināts konkurss un no žurnālistikas fakultātes kā reiz pat taisno no skolas soli mums nāk pieteikties darbā reportieriem. Un tad bija tā, kā tik maz maksās? Tāpēc es esmu atnācis. Es taču esmu žurnālists pabeidz. Bet ko tu māki? Tu reāli pabeidzot žurnālists vai filologs vai jebkuru citu fakultātu šajā profesijā neko nemāki. Tāpat kā jebkurā citā. Tas viss ir jāsāk no lejas, pamazām pakāpeniski. Un es, teiksim, ja kāds gribas vēl joprojām pēc mūsu šitā trakā stāsta doties un studēt žurnālistiku vai jebko citu, tad es ieteiktu paralēli, lai cik tas grūti nebūtu paralēli studijām, darīt kaut mazākos darbus tajā nozarē, ko jūs domājat, kas varētu būt jūsu, jo šīs zināšanas jūs uzkrāsiet pakāpeniski. Tas nebūs tā, ka uzreiz jūs plikšķi pabeidzat augstskolu un esat gatavs speciālists. Nē. Tas viss nāk pamazām. Dzīves skolā. Es, piemēram, sāku tā, kad es nezinu, no kurienes vispār izdomāju, ka es gribu iet tieši televīziju, sāku es vakara ziņās un arī vienkārši piedalījos reportieru konkursā, bet televīzijā bija tāds raidījums Skabārga jauniešu raidījums, un es toreiz vienkārši piezvanīju Ritai Voronkovai, jā. Un es viņai teicu, ka es gribu tur strādāt. Viņa teica, ļoti labi, daudz te grib strādāt. Un tad viņa teica, tad lūdzu pasaki konkrēti, piedāvā mums kādu tēmu. Un tad es izdomāju, ka es varētu uztaisīt pat tās straupēji, tā nepilngadīgo bērnu, tur, kur dzīvo Saurīti. Ja viņi saucās, kur dzīvo, kur viņi tā kā slēgtā teritorijā, tie bērni, kuri kaut ko ir izdarījuši. Un es pie viņiem nodzīvoju veselu nedēļu, pie viņiem, iekšā tajā vidē, lai uztaisītu šo te vienu sižetu Skabargai. Bet tad, kad es šo sižetu uztaisīju, principā, ar to es arī zināmā mērā pavēru sev tālāk to ceļu, ja? Bet tas viss bija šausmīgi mētiecīgs un tāds, kā lai saka, entuziastisks darbs, principā, kāda maksāšana, kāda nauda. Halo, tas man nevienā brīdī neinteresēja, ja? Man interesēja iekļūt tajā televīzijā pa katru cenu, ja? Un mērķiecība šajā te darbā, ja tu gribi izsisties reāli žurnālistikā, tad arī ir jāiet un jādara, jo šeit neviens neko uz paplāts neceriet. Jūs to rīt aiziesiet uz sapulci, ja jūs nenāksiet ar savām idejām, ko jūs gribat rakstīt vai veidot, finālā jūs paliksiet bez sižeta un nosēdēsiet visu dienu, ja? Ja es tā kā zīmēju tās kaut kādas karjeras trepītas žurnālistam, tad jūs teicāt, ka sākums ir reportieris. Vai vienalga, vai televīzija, vai žurnāls, vai... Reportieris, jā. Radio tagad ir savādāk, arī SVH laikam atteicies jau no reportieriem, tā kā tur uzreiz ir viņu redaktors, faktiski cilvēks, kas gatavo ziņas. Bet arī radio ir tā, ka tu brauc no rīta uz darbu, un tev ir jābūt jau 5 ziņām galvā. Tu brauc un skaties apkārt, vēro, meklē tos notikumus. Tas nav tā, ka tev viss būs Letas vai BNS ziņās rakstīt. Tad tas reportieris,
pēc tam... Pēc tam jau ir tēmas specializācija, kas jau ir žurnālists, kas par kādu konkrētu tēmu specializējās. Un žurnālists savā mūžā maina šīs specializācijas, lai viņam pašam būtu interesanti. Pa lielam jau iesēžās vienā, vai arī, teiksim, ekonomika, politika ļoti tuvu iet roku rokā, brīžiem viņi, teiksim, tur samainās, jā. Pēc tam jau ir tākās attiecīgās nodaļas redaktors, kas vairāk jau mazāk raksta vai vispār neraksta, bet šo te procesu jau kontrolē un šīs tēmas inicē. Televīzijā tas producents.